бросить немножко, чтобы какой-то... Ну, интервью реально будет. Если дело в том, что Путин должен направлять. Если я бы делал ASV NATO formā, jo nacis, NATO mugurkaula ir ASV. Kāda šleipe valkās aiz NATO? Aiz NATO valkās asiņaina šleipe. Sīrija, Lībija, Irāka, no vispārējais. Ir jautājums, kāpēc viņi to dara? Vai iemesls ir banāls līdz ārprātam? Tie ir resursi. Un plus atgādināt, 1961. gads Henrijs Kisindžers pateica, pasaules depopulācija ir ASV prioritāte numur 1. Un izējot no šā te, tas metodiski tiek darīts visādā veidā. Tā skaitā arī ar ķīmiskajām trasēm. Kāpēc? Es pievērsu uzmanību tam apmēram 4,5 gadus atpakaļ. Atcerieties, kad putni masveidā krita Francijā, tur vēl kaut kur. Un tad es tā ļoti nopietni sāku pētīt. Tā kā sāk nākt pirmā informācija, tad es pavaicāju Andrim Buļķim, tu zini, ka mūs indē? Jā, zinu. Tā kāpēc tu to atļauj? Mēs iestājoties NATO parakstījām konkrētu līgumu un konkrētu punktu. Un NATO ir tiesības mūs smidzināt. Kā uzdevumā tas tiek darīts? Atcerieties vārdu Monsanto. Monsanto uzdevumā, lai iznīcinātu šeit normālo dabīgo veģetāciju, lai ievies šeit ģenētiski modificēto pārtiku. Pēc 2 gadu barošanas pelēm, žurkām, laboratoriskos pētījumos parādās vēžveidīgie audzēji. Tā kā ņemam to vērā. Bez tam mums uzspiež arī TTIP līgumu, kas dod ASV gāzt iekšā šeit ģenētiski modificēto pārtiku. No vienas puses, un līgumam ir otra puse. Un tā ir sekojot, ka konflikta gadījumā nacionālā valsts nevar iebilst. Jūs saprotiet, ko tas nozīmē? Tā ir vienkārši lēna nāve. Ja kas vēlās, tur tie idioti, lai jau uzreiz iet un stājās rindā pie ziedot LV. Tagad paņemam militāro aspektu. Labi, sabruka PSRS, un jūs ļoti labi zināt, lielākā daļa, ka tas bija mākslīgi uztaisīts. Jo par Latviju parunāsim tādā tuvākā plānā, un tas ir Dijā Regnum, Jānis Gulbis, 1994. gads, viņš deklarēja, LPSR sagrāva masonu un VDK. Atceramies to. 90. gads sabruka PSRS, palika Krievija. Kas notika? Attiecīgi Jeļcina administrācijā tika pieņemta vesela tauta ASV padomnieki, kur veiks graujošu darbību, lai sagrautu Krieviju līdz galam. Kāpēc tās bija vajadzīgs? Tāpēc, ka jau 7 cionīšu ģimenes ir sadalījuši Krieviju savā starpā pa reģioniem.
Rothschild, Rockefeller, kaut kā tur Hammer un vispārējais. Konkrēti atcerieties, 7 dalījumi. Bez tam, vai var uzticēties NATO? Nē, nevar. Jo 90. gadā, 91. gads, tika parakstīts līgums, ka NATO nelīdīs austrumu virzienā. Pa ko viņi dara? Vai tad Krievi viens šeit mums virsū? Ir tāds debilisks sauciens. Krievi nāk. Lēns parāds 26 gadus viņi nevar atnākt. Lēnā garā viens otrs ir atjēdzies, ka tas ir stulbums ārprātā, ka tas vienkārši, lai baidītu latvieši, ne tikai lai baidītu, lai noskaņot pret Krieviem. Tie Krievi, kas dzīvo Latvijā, vēsticībnieki un tā tālāk, 300 un vairāk gadus, viņi ir tādi paši tiesīgi, kā šeit latvieši. Vienādas tiesības. Es piedāvāju 92. gada atrisināt pilsonības problēmu. Nu, ko iztaisīja? Nacionālisti man uztaisīja par VDK aģentu, Kremļa roku, trulli un kas tur vēl tikai nebija. Nu, tā visam esam gājuši cauri. Tātad, vēlreiz, jebkura NATO kustība šeit Latvijā un tā tālāk provocē Krieviju, vienkārši provocē. Un, ja te tiešām viņi noskaitīsies, būsi spiest, jo, ja paskatāmies karti, cik Krievu bāzes ir pie ASV krastiem, un cik ASV bāzes ir apkārt Krievijai, tad izdaram secinājumu, ka bez kara, nu viņiem nekādīgi, jo karš viņus baro, asīs viņus baro. Tāpat kā Muhammad Kaddafi, zelta dināru viņš gribēja ieviest. Un tas bija viens moments, un attiecīgi ar viņu izreikinājās. Ko grib NATO? NATO šeit provocēja karu. Vienkārši provocēja karu. Tāpēc pilnīgi